Labdien, labdien! Šodien parunāsim par pirmajiem pavasara darbiem. Vispirms mums jānoskaidro tas, ka pavasarī ir uzkopšanas darbi un stādīšanas darbi. Sāksim ar uzkopšanas darbiem. Kamēr ārā vēl nav nokusis viss sniegs, ir kārtīgi jāiztīra visi plaukti, skapīši un visi stūri, kuriem nebija laiks ziemā. Un, protams, ir jānotīra logi. Saulīte iespīd logos un redzam, ka ziemā logi jau ir kļuvuši netīrāki. Pavasarī notiek lielā logu tīrīšana. Un tad atceramies, ka jāsāk gatavoties augu stādīšanai. Vispirms iesēj sēkliņas kastītē. Kastītes var būt istabā uz palodzes, tur, kuru ir jau silti. Var arī augus audzēt burciņā vai glāzītē, lai izdzen saknītes, un pēc tam varēs stādīt jau dobē. Un tad, kad kļūst jau siltāks, tad dodamies ārā. Ārā jāsāk ar atkritumu savākšanu, jo sniegs ir nokusis un ziemā zem sniega ir sakrājušies dažādi netīrumi un atkritumi, vecās lapas. Tad, kad tas izdarīts, tad varam ķerties pie stādīšanas. Pavasarī stāda arī kokus. Tas ir ļoti svarīgi, jo esam jau daudzus kokus ziemā nozāģējuši un vajag atjaunot kokus. Tad ķeramies pie dobēm un stādam puķītes, lai mums visu vasaru priecē skaistas puķītes. Puķītes iestāda jau gatavus izaudzētus stādiņus, ko audzēja istabā uz palodzes vai siltumnīcā. Un tad, kad augi ir sastādīti, ir jāatcerās, lai tie labi augtu, tie ir jāplaista. Ārā kļūst jau siltāks un var jau droši sākt aplaistīt iestādītos augus, kokus, puķītes. Un jāatcerās, ka pavasarī atgriežās putniņi un vajadzēs arī jaunus būrīšus, tāpēc ir jāpagatavo būrīši, ko izvieto putniņiem pie kokiem. Par šādiem darbiņiem pasaule ļoti priecājās, jo zeme kļūst zaļāka. Visi augiem un dzīvniekiem kļūst labāk un priecīgāk arī cilvēkiem. Katrs labs darbiņš padara arī pasauli labāku. Tas ir tā, it kā samīļotu mūsu mīļo zemīti. Pavasaris klāt, ķeramies pie pavasara darbiem. Atā!